Šobrīd mēs atrodamies Ogres ūdens atdzaužošanas stacijā, vietā, kur pilsētai tiek padots dzeramais ūdens. Šeit tā ir tā vieta, kur Zilo kalnu teritorijā no 9 dziļurbumiem tiek caur filtriem ūdens attīrīts no dzelzs un tīrs ūdens jau tiek nogādāts pie patērētājiem. Mēs veicam 4 reizes gadā, ik pēc 3 mēnešiem, ūdens kvalitātes testēšanu. Mums ir 13 pozīciju analīzes, un šajā gadā vēl ir papildus nākušas 48 pozīcijas. Tiesa ne katru gadu, vienreiz 6 gados, bet arī Eiropa vēlās zināt, kādas kvalitātes ūdens mums ir. No 1. janvāra šā gada ir krietni skarbāki noteikumi analīžu veikšanai, tātad viņas tiek padziļināti veiktas, kas agrāk nebija. Ja, līdz ar to centralizētos tīklos ir noteikti kvalitatīvs ūdens, jo tas monitorings notiek nemitīgi. Bet privātmāju īpašniekiem pašiem ir jāveic šīs analīzes un noteikti viņas vajadzētu veikt. Šajā vietā mēs noņemam sākotnējās ūdens analīzes ūdens trasei uz pilsētu. Ūdens analīžu ņemšanai ir nepieciešamas 2 lietas. Pirmkārt, ķīmiskajai sastāvu noteikšanai sterila plasmasas pudele un mikrobioloģiskajām analīzēm nepieciešams speciāls plasmasa maisiņš, protams, arī sterils. Process tiek veikts šādi. Un šo mēs nododam akreditētās laboratoriju analīžu veikšanai. Analīzes mums pilsētā tiek veiktas 4 vietās, kurām seko līdzi veselības inspekcija, plus vēl 5 vietās pašu kontrolē, ūdens kvalitātes kontrolē. Šās 4 vietās ņemtās analīzes, kuras tiek inspektētas veselības iestādē, mēs atspoguļojam arī portālā Latvija.